Pirms 83 gadiem Padomju Savienības okupācijas režīms veids plānotu, nežēlīgu noziegumu pret latviešu tautu, veicot Latvijas iedzīvotāju deportāciju. Represija galvenais mērķis bija salauzt cilvēka gribu, sadrumstalot Latvijas tautas garu, iznīcināt valstiskās piederības un vienotības sajūtu. Visā Latvijā, tostarp Gulbenes novadā, notika vairāki piemiņas pasākumi, kuros cilvēki atcerējās sāpīgos brīžus un dalījās represēto atmiņu stāstos. Represēto ar vienu mazāk, kādas rindiņas ir pavisam saplakušas un švakāki vien paliekam un vienkārši lielākās daļas nav. Man personīgi abi vectēvi guļ Sibīrijas plašumos. Viens, protams, nezināma kapa vieta, 41. aizvestais mans vectēvs, kur es, protams, pat redzējusi, ne tikko jau nebiju dzimusi. Tā, es arī esmu tikai no 7 aizvestēm, vairs viena palikusi. Tādi mums tie likteņi apmēram. Šie pagātnes notikumi atgādina mums par tā laika traģiskajiem notikumiem un cilvēku upuriem, par kuriem nekad nedrīkst aizmirst. Ir jābūt šim pasākumam arī, lai stāstītu nākošajām paaudzēm, kas ir bijis, jāsaka. Jo tieši var teikt, dalībnieku paliek ar vien mazāk un paliks mazāk un nebūs viņu kādreiz varbūt. Ir jābūt vēsturē, jāsaka, arī nākošajām paaudzēm. Pēc ziednokšanas pie Gulbenes dzelzceļa stacijas iedzīvotāji devās uz Litenes kapiem, kur apglabāti aptuveni 50 nogalinātie Latvijas armijas virsnieki. Mēs esam šeit atnākuši kā Latvijas patrioti, kā savas brīvības cīnītāji, kuri visu mūžu jūt parādu pret savu armiju, pret tiem, kas mums izcīnīja brīvību. Tātad šis ir tāds izcils notikums ne tikai Litenes dzīvē, bet visas Latvijas dzīvē. Litenes nometne bija vieta, kur 1941. gada 14. jūnijā sākās represijas pret Latvijas armijas virsniekiem. Pirms šī datuma Latvijas aizsardzības sistēma sastāvēja no vairāk kā 100 000 karavīriem un aizsargiem. Mēs bijām bruņoti un apmācīti. Mēs bijām gatavi izpildīt savu pienākumu. Un, diemžēl, kāds šo karavīru un aizsargu vietā pieņēma liktenīgi nāvīgu lēmumu valstī, tautai un bruņotajiem spēkiem. Latvija šobrīd ir viena no spēcīgākajām NATO dalībvalstīm. Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Ātis Švinka savā uzrunā norādīja, ka nodrošinās, ka šādi pāri darījumi vairs netiks pieļauti. Elis Ragauš, Indars Krieviņš, Vidzemes televīzija.